Starptautiskā hokeja federācija ar Dīkstāvu esot nosaukusi ir dažādas izlases un dažādām valstīm. Mūsu simboliskais Latvijas izlases piecinieks ir Irbe vārtos, Ozoliņš, Krasniņš aizsardzībā, Znaroks, Žoltoks, Balderis. Labs piecinieks? Jā, man liekas uzreiz, skaties, Irbe, Ozoliņš, Krasniņš, tas ir vispār tā kā dzels betons, man liekas. Labi. Balders arī, protams. Znaroks, Balderis. Pa Znaroku, starp citu, diskutēja, vai tur Znaroku vajadzētu. Znarokam ir tāda loma Latvijas izlasē, sākot no mazajām grupiņām, un viņš arī to godīgi sakot, arī treneris trenēja pirmajos gados. Ja? Jā, redz, viņu novērtēja. Novērtēja. Bet tev mēs dosim citu uzdevumu. Tātad Starptautiskā hokeja federācija izvēlējās šo. Tev es gribētu likt nosaukt jautrākos. Jautrākais sešnieks. Jautrākais sešnieks Latvijas izlasē. Jautruļi. Kas tie varētu būt? Sākam. Pa pozīcijām? Jā, viņam pa pozīcijām, jā. Jautrākais vārdsargs. Merzlīkins. Merzlīkins iet jautruļi. Atraktīvs, jā. Okay. Aizsardzība. Ņem plašāk, neņem tikai savulaik. Ja? Tu gan jau esi redzējis, kā jaunais kaut ko vecie darīja. Tā jautruļi tādi, kārtīgi jautruļi. Jautruļi. Man bija jautri skatīties agrāk, ka man Tīcins spēlē. Man liekas, viņam bija laba humora izjūta. Varētu tā būt. Es nezinu, es pieļauju, ka viņš bija komandā. Piedalēs, tu arī esi spēlējis, tu zini. Kādi ir tie kandidāti? Jā, es droši vien grūti tā pateikt, bet ja mēs ņemam vēl tādu, kas ar kolosālu humoru izjūtu un kur pie galda, kā saka, varētu pasēdēt un vienkārši pārzveikties, tad Saša Šiškovičs bija tāds. Okay, Šiša, jā? Tas bija fantastiski. Tā kā viņš tur mācīja izstāstīt anekdotas un joks, tas bija tiešām super. Bet, Laurim laikam īsti nav sanācis tur. Nē, nav, jā. Nē, man arī, es jau skatos 75. Ankipants arī, viņam lieliski humora izjūta un ka viņš bija spēlētājs, galā viņš arī kā treneris ļoti labi māk izteikties, un ka viņš bija spēlētājs, noteikti viņš jāliek tajā topā. Jā. Ankipants. Tā. Man kaut kā liekas, ka Ješka varētu ik pa laikam parādīties tādās jautrās lietās. Jā, Ješka tā kā vienmēr pozitīvs. Jā, mēs viņam varam ielikt. Herbs? Es domāju tādā izpratnē, ka viņš varētu čakarēt. Herbis. Jā, viņam ir saldabīgi. Viņam ir saldabīgi, un izraisīja tā kā daudz smieklus, protams, ģērbtoju, vai ne? Astašenko lieliska humora izjūta. Astašenko, protams. Jā, tur viņam jāpacīnās tad pa vietu sastāvā ar Ješku. Jā. Ješku mēs noliekam, Ješka aizsargs, viņam ar Šišu tur jāņemās, varbūt ir ar Šiškoviču. Jo Matīcinu atstāsim, ātro Maksi atstāja. Jā, viņš ir labs. Vēl kaut kādu Ankipāts, Astašenko, Vasiljevs. Astašenko ir aizsargs, mums tie aizsargi vairāk. Baigi nopietnē, viss. Jautrība ir svarīga izlasē? Zini, kā zviedrs skaidrs, bet piesauks nelaimi. Kā latvieši pie galda. Nevajag smieties, piesauksim nelaimi, rīt būs sūdi. Nē, vajag noteikti. Kas izlasē vienmēr ir svarīgi, vai tā būtu kvalifikācija vai čempionāts, vajag tomēr, lai tā atmosfēra kaut kādos brīžos ir brīvāka, lai nav viss tik saspīlēt. Un es nezinu, Sočos, mums bija Kobe, viņi arī var ielikt tajā topā, viņš taču ar tur blieza vaļā ar tiem netik daudz, cik ar mums, cik ar pretinieku, viņš taču viņu skapā iedzina. Tiešām? Jā, ar saviem tekstiem, protams. Piemēram, kāda tur varēja būt? Viņš Krosbijam sāka autogrāfus prasīt, prasīt pirms spēles, un jau Krosbijs nezināja, kur likties. Viņš laikam tur jau tie uzdevumi, ko viņš tur parasti driblē to ripu vidējā zonā. Viņš domāja, tas Koba tur atkal klaigās, man jāiet stūri, un viss viņam jau rutīna ir izjaukta un šitādā garā. Koba uz ledus nekā. Tagad, jāsit ir iekšā vispār, nav varianti, jāsit ir iekšā, jā. Mēs te normāli. Ankīs, Jas, Herbs, man liekas, ka Matīcins varētu citos topos parādīties vēl. Šiškovičs, Astašenko, tie arī izskatās labi aizsardzībā, vai ne? Bija, īstenībā. Bet tiešām Elvas vārtos tik viennozīmīgi no visiem vārdsargiem tik liels jautruls. Jautruls arī Ervins Muštakovs, viņam vienmēr kaut kāda saudabīga tā... Viņam tā ilga nav, un tad tā izlec ārā tā, ka viss. Jā, un viņš galā arī ir bijis izlasē, tāpēc... Jā. Pagaid. Lūsiņš. Lūsiņš, jā. Kas vēl ar Lūsiņu? Tur viss ir. Tur ir pilnīgi viss. Tur viss.
Tur tas nav apstādināms. Ja tā ņem, man liekas, es pat nedomāju, ka Mērs Dikins tur tuvu stāv klāt pie viņam. Nu tā, runas ziņā. Nu, tu kādreiz esi dzirdējis, ka viņš aizvarās? Nē. Tad piedod, var atradīsim kaut kur citur, bet liek Lūsiņš. Tas tā, es nezinu, vai Lūsiņš vispār ir sanācis būt čempionāts, ja mēs tā runājam. Čempi nav, bet viņam tā savainojums gadījās pirms čempi, kur viņš noteikti būtu un spēlēt iespējams. Tā. Nu ko, skaidrs. Labi, esam noskaidrojuši šovu simboliski izlasi.